Tu domā, ja viņš ieraudzīs, cik ļoti viņš man ir sāpinājis, cik ļoti man sāp viņa vārdi, cik ļoti man sāp viņa darbības, viņš pārstās to darīt. Un tu visiem veidiem mēģini panākt, lai viņš to ierauga. Es gatavu darīt jebko, lai tikai viņš to ieraudzītu, jo tu tici, ka tad, ja viņš uzzinās, cik ļoti tev sāp, viņš pārstās tā darīt. Un tu mēģini, un ir tāda sajūta, ka viņš neierauga un neredz, un tu jau vairs nezini, ko lai tu dari. Un tu tici labajam viņā. Un tagad aizver acis, ieelpo caur degunu un izelpo caur muti. Sajūti savu ķermeni un iedomājies, tik kaut mazlietiņ pieļauj domu, ka viņš jau to zina, un viņš to ir zinājis jau no paša sākuma. Ko tu dari un kā tu rīkojies tagad? Vienkārši aptver un zini, ka ne visos gadījumos, bet ļoti, ļoti bieži cilvēki zina, kā viņi rīkojās, un viņi tā rīkojās, neskatoties ne uz ko. Padzīvo ar to domu, ar to aptveri, ka viņš tiešām to varētu zināt. Un paskaties uz jūsu dzīves situācijām no tā redzes viedokļa, ka viņš patiešām to ir zinājis. Kļūst par tādu detektīvu, izmeklē un izpēta šīs situācijas. Šī te apziņa un sapratne, ka tas cilvēks tiešām zina, kā viņš rīkojās, var paglābt tevi no turpmākām ciešanām, un arī, ja jums ir bērni, paglābt un palīdzēt jūsu bērniem. Es ticu tev, es zinu, ka tu vari, ja tu neesi atvērusi, atver acis un apzinies, ka tu esi mīloša, lieliska, brīnišķīga sieviete ar mīlošu sirdi, kurai rūpi tu un rūp tavu bērnu, un patiesībā pat citi tev rūp vairāk. Arī tas cilvēks, kurš dara tev pāri, rūp vairāk par tevi pašu, un viņš tev var nodarīt pāri tikai tāpēc, ka tu esi mīloša, brīnišķīga sieviete. Es ticu tev, es zinu, ka tu vari.